Ja jums būtu tik aktīvs bērns, viņš noteikti būtu jāved vismaz uz kādu aktivitāti, kur viņš varētu izlikt savu radošo kapacitātu un enerģiju. Nu, kā būtu ar dejām, latviešu tautas dejām, izskatās, ka derēs. Bet ņemot vērā, ka tu būs esi bērns ar bārdu, vedīsim tevi uz tautiskajām dejām senioriem. Brauksim uz cēsīm. Latviešus mēdz dēvēt par dziedātāju un dejotāju tautu. Nevelti kopš 1873. gada mēs te visi reizi 5 gados tiekamies dziesmu un deju svētku estrādē. Vieni to mēdz dēvēt par Latvijas kultūras fenomenu, citi to iekļauj UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā, bet mums tie vienkārši ir īsti un patiesi kopā būšanas svētki. Kas tas ir? Šodien noskaidrosim arī mēs. Uzdevums ir, kā jūs orientējaties savā līnijā? Tad lecam! Skaļi! Tu esi deju kolektīvu Dzirnas vadītāja. Jau cik gadus? 3., 4. 3., 4. Ar ko ir vieglāk strādāt, ar senioriem vai ar bērniem? Kas ir paklausīgāk un disciplīnai vairāk pakļaujās? Tas pirmskolas bērns, viņš ir ļoti autentisks. Ar viņu ir tik viegli spēlēties, un seniors atkal jau ir tik atraisījies savā dzīvē, kad ar visu mēģinājums vēl iet vienkārši priekos. Galva ārā no pleciem, starp pleciem galva ir. Kur vēl galva varētu būt? Kas ir tas lielākais prieks un gandarījums dejojot? Būtībā mēs smejamies, ka tā kopā būšana, kad mēs jau te tiekamies biežāk kā ar saviem bērniem, jā, un tad, kad šķiramies arī, tas sveiki ģimene. Zinot, tie dziesmu svētki, tas kopība, tā viss. Dziesmu svētki, tas jau nav izstāstāms, ko tu jūti tur, kad tu esi uz laukuma. Un kad tu dziedi to pūtveļu vai dejo tur to deju uz tā laukuma, tas raksts viss veidojās. To nevar izstāstīt. Tas pašam jājūt. Cik ilgi jūs jau dejojat? Ļoti ilgi. Ļoti pamatskolas. No pamatskolas? Jā. Bet ja no pamatskolas, tad jau jūs esat bijuši ļoti daudzos dziesmu svētkos. Es pat neesmu saskaitījis, bet faktiski skolēni dziesmu svētkos. 1973. gadu, tad mēs gan dziedājām. Un, Sandra, cik tavā galvā jau ir deju pa šo laiku sakrājies? Ļoti daudz, jo uz katriem deju svētkiem ir pilnīgi atkal jauns komplekts ar dejām. Un man ir ne tikai dejas galvā, man pat ir katra dalībnieka vieta jāsaka. Jā. Pozīcija ir labā kāja uz priekšā. Ja? Un pirkstīši. Labais. Tad ram, pam, pam, ritīgi uz mani. Otri ir šita. Tur jau gatavo otru pirkstu. Tad ram, pam, 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 pam. Skolotāji, seja kāda? Dzīva. Skaties viņam acīs. Tad nav sevišķi dzīva. Gatavi? Labais, kreisais, kreisais, labais, kreisais, labais. Jā, un griežaus pret savējo. Kāpēc jūs dejojat? Patīk. Man visu mūžu patīk uz deju. Jūs dejojot arī satikāties? Nē, mēs skolā satikāmies. Vienā klasītē mācījāmies. Tad bija uz žetonu vakar jāmācās deja, un tad kaut kā sanāca, ka mūs salika. Un kopš tā laika sadejojāties? Nu tā ir. Bet ir gadījies tāds brīdis koncerta laikā, kad jūs esat dejas vidū, un kas bija tālāk jādara? Ne, vispār gadās kādreiz, bet tas parasti pirms koncerta vienreiz izmēģina. Izņemt cauri, tad atcerās. Un it kā tomēr iemāca mūs, māca un dresē. Un zinām. Dresē, ja? Vārdiņš dresē. Ir. Citādi jau nevar. Citādi nevar. No cik gadiem senioru grupā var nākt? Tas ir labs jautājums. Tas ir patiešām ļoti labs jautājums, jo mēs esam aicinājuši, it kā, ko mēs varētu cēvēt jau par senioru. Viņš pasaka, nē, es vēl varu vidējā paudzē padejot, jā. Bet ar senioriem nav tomēr tas aspekts, ka viņi taču dzīvē kļūst arvien tādi ļoti, ļoti patstāvīgi, un viņiem grūti pieņemt kaut kādas jaunas lietas un jaunus cilvēkus. Un tā nav tā? Es teiktu, drīzāk es no senioriem mācos viedumu. Jā, jo viņos ir kaut kas tāds, ka es apklustu pat.
un tad es klausos savās sajūtās. Tas ir tas, ko man seniori ir iemācījušies. Ar senioriem es vēl esmu iemācījusies būt šeit un tagad. Ar bērniem liekas mūžīgā dzīve. Jā, ar senioriem tu saproti, ka varbūt arī ar kādu šis mēģinājums man ir pēdējais. Jā. Un tas ir tas, kas man liek būt pilnībā. Šeit tagad 100% devu viņam, jo viņš ir atnācis. Un tas ir tas, ko es mācos no senioriem. Būt šeit un tagad un dejojam. Es tagad tieku iemests dejā, kuru es nekad mūžā neesmu dejojis. Es arī te būšu. Labi, paldies. Man ir uzreiz drošāk. Skaties no šiem diviem puišiem. No šiem diviem? Jā. Labi. Parasti ir tā, mums ir bijis, kad pirms koncerta iemet puisi dejā. Tādu, kurš nav dejojis to deju? Jā. Ak, Dievs. Viņš ir apdrošināts? Tas nav. Nē, atrošināti ir visi pārējie. Tas ir labi. Nu jā. Pareizi. No jūs man turaties. Tagad ejam viņiem līdzi. Labi. Caur viņiem. Stāvu. Jā. Vai jums ir kaut kāda tāda brīža, kad vairs nevar izturēt un deja tikai pusē, bet jums liekas, Tā nevar būt. Zināt, tā nevar būt. Līdz Kad galam muzika skan, jātiek. tad ir jātiek līdz galam. Es pārsvarā esmu braukusi koncertos ar bērniem. Bet, kad ar senioriem brauc uz koncertiem un tās viņu balles pēc tam, ja, tas ir kaut kas tik cilvēcisks, tas ir tik mīļi. Es tieši kopš Zirnās strādāju, es jūtos kā mājās. jā! Paldies! Paldies jums vēl, paldies. Jā, kas man izskatās, ka tevi atkal uz cēsīm būs jāved nākošu nedēļu, lai tu nenokavētu savu regulāro mēģinājumu. Prezidents pienāca un teica, ir materiāls, ar ko var strādāt. Tad jau pastrādāsim. Protams, man jāiet pie savējiem.